Dziesma dziedātāju vadonim, pēc meldijas nepazudini. Asafa psalms. Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies tev. Tavi brīnumu darbi liecina, ka tavs vārds ir mums tuvu. Kad īstais laiks man būs šķitis pienākam, tad es jau taisni tiesāšu. Kaut vai aiz bailēm trīcētu zeme un visi tās iedzīvotāji, es tomēr stingri turēšu savās rokās tās balstus. Es uzsaucu lielīgajiem. Nelielieties un bezdieviem, neceliet savu galvu tik augstu. Neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi, jo ne no rītiem, ne no vakariem un ne no tūkstoša kalniem nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Jo tam kungam ir rokā kauss ar stipru putojošu un reibinošu vīnu, to viņš dod dzert, un pat visas zemes bezdieviem jāsūc un jāizdzer tā mieles. Bet es gavilēšu mūžīgi, slavēšu Jēkaba Dievu. Viņš aplauzīs bezdieviem ragus, bet tiks augstu izslietis taisno galvām. Amen. Sēties. Domāsim arī mazliet par šo psalmu, lai varētu sagatavot savu sirdis mūsu kopējai lūgšanai. Un šeit mēs redzam dažas ļoti labas pamācības, kur mēģināsim varbūt nedaudz ieskicēt, kas mums ir dots zināt. Dievs ir tuvu. Mēs lasām to 2. pantā, ka tavs vārds ir mums tuvu. Tātad Dievs ir tuvu. Padomāsim nedaudz par to, vai viņš ir tālu. Nē, tā nav rakstīts. Es varētu teikt, ka viņš ir vienmēr tuvu. Vienmēr viņš ir tuvu. Mēs kā kristieši saprotam, mācoties Bībeli, Dievu mācību, mēs saprotam mācību par Dievu. Dievs ir gars. Dievu neviens nav redzējis. Cik bieži mēs tomēr pielietojam tādus izteicienus kā es jūtu Dievu klātbūtni, es jūtu Dievu tuvumu, man Dievs pieskārās un tā tālāk. Tas ir ļoti dabiski, kad šādi mēs emocionāli izpaužam arī šo mīlestību pret Dievu. Bet īstenībā kas notiek? Vai ir tā, ka Dievs kaut kur ir tālāk bijis no tevīm? Ka tikai šī brīdī, kad tavs miesa emocionāli, fiziski ir labā noskaņojumā un tu esi dzirdējis Dievu vārdu, es biju lūgšanā, es biju kalpošanā, un tu saki, tāds Dieva pieskāriens. Vai tad viņš nav arī ar tiem kristiešiem, kuriem ir bēdas, kuri ir tagad grūtībās? Vienalga kur. Vai fiziskās grūtībās, kad viņiem brūk virsū ienaidnieks kādā citā zemē, mēs zinām, cik grūti kristiešiem. Vai slimības gultā ar smagu slimību varbūt mirstot. Vai tad viņš, Dievs, nav ar šo cilvēku? Tā mēs nevaram teikt. Tāpēc, ka Dievs ir gars un Dievu neviens nav redzējis, un paldies Dievam, ka nav redzējis. Jo, ja jau mēs viņu ieraudzītu, tad mums būtu jāmirst. Dievs ir svēts, mēs neesam svēti, un paldies Dievam, Dievs, varenais, ka tu neļauj šādu iespēju mums sevi redzēt, jo pat atcerieties, serafi, kuri slavē Dievu, viņi nespēja paskatīties uz Dievu. Viņi aizklāja ar saviem 2 no 6 spārniem, 2 aizklāja acis, vai ar pāriem spārniem 2 lidot, vai 2 aizklāja pat kājas,
un slavē Dievu. Svēts, svēts, svēts ir tas Dievs. Lūk, mazs ieskats par šo tuvu. Dievs vienmēr ir ar tevi. Mēs esam tie, kas pamokam no Dieva. Mēs esam tie, kas sava grēka rezultātā, apzināti vai neapzināti, attālinamies no viņa. Bet paldies Dievam, ka viņš ir tuvu. Mācība par Dievu mums pasaka, viens no viņa atribūtiem. Viņš ir visur esošs. Mums to grūti saprast. Cilvēks nevar saprast, bet mēs ticam tam. Mēs ticam, ka tā Dieva vārds saka. Ja viņš ir visur esošs, viņš arī ir tagad šeit, protams. Viņš ar tevīm priekos un bēdās. Ejot tālāk, mēs vēl ko uzzinām, ka Dievs savā laikā visus bezdievjus tiesās. Nešķīsties, gribētu teikt, bezdievi, dzers no dusma kausa, 9. pantā. Savukārt taisnais būs paaugstināts. Savukārt arī bet bezdievis aplauzīs ragus. Bezdievim tiks aplausti ragi. Kas mums ir dots tad tik darīt, kad mēs to visu tā kā zinām? Ceriet uz Dievu tuvumu. Ceriet uz Dievu tuvumu. Un to, ka viņš ņems dalību un palīdzēs, kad ienaidnieks trakos, kad ienaidnieks mums bruks virsū. Ne tikai fiziskais ienaidnieks. Mēs vairāk zinām, ka mums tas garīgajā pasaulē brūk virsū visādas lietas, kārdinājumi, miesa, apstākļi, bet arī ir daudzi, kur ir fiziski uzbrukumi. Cilvēkiem jāizcieš. Dievs palīdzēs, kad ienaidnieks trakos. 3. Un kad ir dota cerība, tad uz ko? Kāda tad mums ir cerība? 1. Dievs nozīmēja tiesai dienu. Viņš ir nozīmējis to savas taisnības dēļ. Jā, šis Dievs, kuram ir mīlestība, un viņš ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, viņš arī tiesās. Viņš tiesās un ļoti bargi, bet taisnīgi. Bargi, bet taisnīgi. 2. Negaidi palīdzību ne no viena. Mēs lasām 7. pantā. Ne no rītiem, ne no vakariem. Negaidi palīdzību. Tikai uz Dievu liec savu cerību. Cik bieži vien ir, kad mēs kaut kur citur ātri meklējam palīdzību, bet aizmirstam par Dievu. Bet kur jau situācijas ir bijušas, kad tu to zini visu, bet tajā ātrumā, kad tev ir notikusi kāda ķibele, pat pazudis varbūt maciņš vai kas, tu kaut kur citur meklē palīdzību, bet nekrīt uz ceļiem paklausībā un nelūdz Dievam palīdzību. Manā dzīvē tas ir daudz bijis, cita brāļu māsu dzīvēs saslimsti vai problēma, un brālis arī liecināja, jā. Un tikai tad viņš saka, pēc stundas, pēc pusdienas attapās, kad ir jālūdz Dievs vispirms. Palīdzība ir tur jāmeklē. Ja tas ir tā, kā mēs to visu redzam, tad ko mēs darīsim? Slavēsim Dievu un pasludināsim arī citur to, ko viņš saka par tiesu. Runāsim ne tikai par to, ka Dievs mīl cilvēkus, bet kad Dievs arī šos cilvēkus soda. Mēs redzam, ka Dievs izdarīja visu, lai izrādītu savu mīlestību pret mums. Ir rakstīts, jā, jo atspēdējis ir Dieva žēlastība pār visiem cilvēkiem. Bet arī nāk šī bargā tiesas diena priekš tiem, kuri neatsaucās ar ticību uz šo dāvāto no Dieva žēlastību. Ir rakstīts, viņš nāks, lai tiesātu uz pazudināšanu. Tad viņš to darīs, kad viņš lems šo tiesu. Tiesas diena vēl nav iestājusies. Mēs dzīvojam žēlastības laikā. Šis psalms kā labs
tāds uzrunājošs ir uz cilvēkiem, kuriem vēl nav šīs attiecības ar Dievu. Tas ir evaņģelizējošs psalms, bet, protams, tas arī dod daudziem mums pārdomāt savu dzīvi. Un svarīgi, lai mēs skaidri saprastu šo svarīgāko, ko dod mums šis evaņģēlijs. Kādā pozīcijā katrs mēs šajā dzīvē atrodamies Dievu priekšā. Un galvenais, kur viņš nonāks, kurā pusē tu nonāks, ja paliksi ienaidnieku pozīcijā, kur tu nonāksi. Tas ir skaidrs zināms. Dievs nav tavs ienaidnieks. Dievs nav tavs draugs, ja tu neesi kopā ar viņu. Par ko mums tad būtu lūgties kopā? Brīžos, kad nav šīs stabilitātes mūsu dzīvēs vai arī varbūt ārpusē, un kad ienaidnieks, tā teikt, arī trako, meklēt atbalstu uz taisno un žēlsirdīgo tiesnesi. Ne uz vienu citu, tikai uz viņu. Saprast, ka Dieva rokā ir debesis un zeme. Atribūts. Viņš ir visu varens, viņš ir radījis to. Viņš visu kontrolē, nedod sabrukt zemē un debesīm un šai brīnišķīgai dabai, kas tiek mums dāvāt. Un savā laikā lems savu arī godīgo tiesu. Slavēsim un teiksim, ka Dievam ir viss gods. Un reformācijas laikā pirmie kristieši pēc reformācijas to saprat ļoti labi. Un reformējot baznīcu, kur bija pagremumā, ir izvirzīts šis vienīgi skaidrais lozungs. Viss gods pienāks tikai Dievam. Vienalga, kurās sfērās. Un mēs tad, kad domājam, varbūt tas ir pārāk radikāli, bet mēs saprotam, ka tikai tā ir skaidrība kristiešu sirdī. Un nav jautājumu nekad. Viss gods viņam. To mēs varam mācīties. To mums ir jādara. Par to jādomā. Dziedāsim šīs dziesmas. Un atcerēsimies, ko pagātnē pie Golgāta izdarīja mūsu kungs šo nopelnu. Un skatīsimies nākotnē, kur Dievs kā soģis spriedīs taisno tiesu. Amen.